Sveiks, Lauz! Februārī paskatīsimies, ko Taro stāsta par lauzīm šajā mēnesī. Lauz ir bezbēdīgas. Lauz ir nerātnes, draiskas, savādākas. Viņas ir kaut kā tā kā izsitušās no sava amploā. Viņam ir vienalga, ko saka citi. Viņam ir vienalga, ko domā citi. Es gribu darīt tā, kā es daru. Es gribu sekot savam sapnim. Es gribu sākt kaut ko jaunu. Es gribu sākt kaut ko neparastu. Es neesmu tas, par ko jūs domājat. Tie varētu būt tādi ceļvārdi vai motīvi šajā mēnesī. Katrā ziņā tas ir jauns sākums. Jauns, interesants uzsākums. Un, ja jums nav prātā nekas no šī, ko es jums saku, tad iespējams ir laiks ļauties kādam ļoti pārdarošam solim, izdarīt kaut ko tādu, kā jūs parasti nedarat, un pavērst savu ikdienu pavisam citā rutīnā, pavisam savādākā veidā, un pārsteidziet pat sevi, varbūt vispirms un tikai tad ārpasauli. Ja? Tad tā ir iespēja satikt ļoti daudz cilvēkus, kas ir savādāk nekā jūs, tas ir iespēja doties ceļojumos, tā ir iespēja uzzināt informāciju, kas jūs tik ļoti pārsteidz un aizver, ka saprotat, ka varbūt tas ir man. Un viss, kas neparasts un savādāk šajā mēnesī Lauz, tas ir mūsējais darbs. Un darbs iet no rokas. Izskatās, ka šeit ir par visu samaksāts, naudas daudz, cilvēku daudz, daudz lietu, kas grozās ap nekustamiem īpašumiem, ap mājām, ap celtniecībām, ap investīcijām. Šis ir lielisks laiks, lai novērtētu tā pa īstam, cik kāda laba atradne ir jūsu darbs, ja, cik jums ir labs kolektīvs, laba samaksa, labas sociālās garantijas, tāda kārts, kas kā tāds zelta lietus nolīst pār jūsu darba vietu. Tomēr šajā kārtī ir pietiekami daudz arī pienākumu. Pienākumu pret to, ka jūs esat lielā struktūrā, jūs nekad neesat viens, jūsu darbība un ienākumi ir saistīti ar apkārtējiem cilvēkiem. Un tas uzdevums ir tāds, ka ir jāmācās tā smalki sadarboties ar visiem pārējiem, būt tam zelta zobratiņam, šveices pulkstenī, kas iet uz priekšu tikai tādā gadījumā, ja visi zobratiņi ir savā vietā. Un tas, zināmā mērā, uzliek tādu pienākumu kustēties līdzi, darboties un ļauties, lai apkārtējie cilvēki, notikumi, nauda, resursi ļauj jums būt vajadzīgam, iesaistītam un izbaudīt to. Jā, iespējams, ka jāstrādā pietiekami daudz, iespējams, ka ir atnākusi lielā nauda un jums tagad par to ir samaksāts un ka ir aizmaksāts un man tagad ir jāizpild. Un tagad es nevaru paņemt atvaļinājumu šajā brīdī, jo es esmu iekšā, esmu pieprasīts, esmu vajadzīgs. Privātā dzīve. Lauvas privātā dzīve. Privātā dzīvē ir tāda mazliet tāda vienatnības sajūta, tāda vajadzība vai vēlme atrast laiku sev, paskatīties uz tām savām neparastajām vēlmēm, pārdomāt to, daudzas lietas pārdomājams, ja, un arī daudz lauvas var sajusties tiešām vientulīgi. Vientulīgi sajutīsies tie, kas neizbauda vienatnību, kam liekas, ka tad, ja otrs cilvēks nav blakus, es nevajadzīgs, liekas, man nav ko darīt, es nezinu, ko nodarboties, un droši vien, ka mani neviens nemīl. No šī nots varētu mazliet pacelties uz augšu, bet atcerieties, ka tāda vienatnības brīži ir tie brīži, kad jūs patiešām varat no sirds padomāt pats par sevi, par saviem plāniem, par savām vajadzībām, par savu gribēšanu un galu galā palasīt lielisku grāmatu vai paskatīties kādu seriālu. Nekoncentrējieties uz vientulības sajūtu. Jā, jūs partneris iespējams ir kaut kur aizbraucis, jūs partneris ir prom, jā, jūs viņu sen neesat redzējuši, tas nekas tikšanās būs divreiz priecīgāk. Tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecību, šī ir vientuļnieka kārts un viņa nesola attiecību uzsākšanos. Līdz ar to te varbūt nav vērts īsti iesaistīties, tērēt spēku, jo ko tur? Varbūt jāpārdomā vai jāizlasa kāds labs romāns tādā vietā, lai
liek iet uz tikšanos vai randiņu ar cilvēku, ar kuriem tikai pastiprinās vientulības sajūta. Un padoms. Spēks ir jūsos, enerģija jūsos, iespēja mainīt jebkuru situāciju, jebkurā brīdī, jo taro arī ir tikai padoms jums. Vispārējais ir jūsu rokās. Jūs jau zināt lauvas. Tātad šī ir spēku kārts, lauvu kārts. Lai lielisks mēnesis, uz tikšanos nākamreiz.